Sveiki! Te Jūlija Puķe! Tātad, šīs dienas video es iesākšu savas sērijas. Būs tādas, kur es ņemšu, nezinu, kaut kādas galda spēles, kaut kādas spēlītes foršas, mantiņas, nezinu, ko tur spēlēšos, ja? Un es skatīšos, vai man tas patiks vai nepatiks, vai es to darītu tagad, vai es to nedarītu, nezinu. Rakstīt arī apakšā cilvēks, ar kuriem jūs vēlaties, lai es šo daru, jo, citādāk būtu tā stulba, ka es visu laiku to daru. Tāpēc es vēlos on a playdate ar kādu no youtuberiem, rakstīt apakšā kursu. Tātad, jā, kā jūs teicāt? Šīs dienas video būs tas. Un es esmu izdomājusi šodien spēlēties ar Lego. Lego, jēj! Man ir kaut kādi vecie Lego, tāda liela kārbiņa, ja? Bet, jā, īsti jau neko nevarētu pateikt, tāpēc uz priekšu es esmu aiz savām durvīm. Tāpēc, jā. Varbūt šī nebija vislabākā ideja. Es mēģināšu uztaisīt kaut ko no šī visa. Kas te mums ir? Laiva. Great! Ok, tātad skatāmies, kā mēs varēsim sākt taču pamatīgi. Man te ir arī daži tādi Lego, kur tā kā nav šim komplektam, vai vienalga, kur tā kā nav Lego, kur vienkārši kaut kādi, nezinu, kluči. Man patīk, ka man vienkārši visi Lego cilvēciņi ir bez vienas rokas, tā kā īstenībā šitas te ir mana brāļa, tā kā tas jau ir pamatus kopā. Es mums visiem uztaisīšu māju. Būs ļoti skaista, viņa būs tā kā pils basically. Very nice house būs. Lūk ir mana māja. Jā. Ļoti krāsaina. Īstenībā, vai višku saplēsās. Kaut kādi lodziņi te ir no šīs puses, te ir redzams nekas, jo man apnika, un te ir arī redzams nekas. Vārds sakot, šeit ir gultas divas, jā, es izdomāju, ka tās ir gultas, un, višku pacietības trūkst. Un te viņš jau, Kāpēc, lai jūs bērni šo darītu? Ja es būtu varbūt bērns un man pietiktu pacietības, jā, jo man tagad vienkārši nepietiek, jo man sāp jau mugura. Ja es būtu bērns, es visticamāk šo darītu, ja godīgi, bet vai tagad es to darītu? Nē, cilvēki, izmot, ja man vajadzētu saprast, kāda ir man nākotnes māja ar krasainiem klucīšiem, un to man pagaidām nevajag. Tā kā, es labāk šo atstāšu bērniem nevis sevi. Izņemot, ja jūs vēlat kādu ar šitiem te nosist, jo kājas var ļoti labi ar šo te nosist. Tu paņem un sāp. Un tad vēl es nesaprotu šo, kāpēc tev nav rokas un tev griežas galva. Nevienam cilvēkam tā nav. Tāpēc, manuprāt, ir jātaisa realistiskāki Lego cilvēciņi. Un šādi zirgi ar izņemtu vēderu nedomāju visu. Arī jūs vēlētos krāsainu māju. Es vēlos, piemēram, tikai rozā. Es esmu dzirdējusi, ka ir Hello Kitty māja. Pilnīgi vēlos tādu. Es jau skrienu pakaļ. Paldies, ka noskaties šo video. Neaizmirst nospiest like, kā arī subscribe. Komentē apakšā video idejas, jo man nav ideju. Tā!